Mēs jau stāstījām, ka Stendes ugunsdzēsības un glābšanas dienesta postenim draud slēgšana, un tā darbiniekiem pārcelšanās uz Roju. Rojnieki ir sašutuši par populistiskajām runām par un ap depo un uzskata, ka viņu novadā postenim ir jābūt. Šobrīd visa Piejūras teritorija ir atstāta 14 brīvprātīgo ugunsdzēsēju pāraudzībā. Ja profesionāļiem no Dundagas vai Talsiem jāsteidzas palīgā, tad ceļā vien nākas pavadīt vairāk nekā 20 minūtes. Ja paskatāmies kartē, tad šis pārklājums šīm glābēju vienībām, šiem posteņiem, nav vienmērīgs. Un skumji, ka tieši mēs šeit jūras piekrastē dzīvojošie esam bez šiem glābšanas posteņiem, jo garām iet arī jūras ceļš, nedod Dievs, ja tur notiek kāda naftas produktu noplūde vai kaut kas tāds, mēs šai situācijai neesam gatavi. Rojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju rīcībā ir 2 automašīnas. Tāpat lielu atbalstu sniedz arī pašvaldības sadarbības partneri Zviedrijā. Taču vietējie nenoliedz, ka nopietnās situācijās vietējo vīru zināšanas un aprīkojums var būt nepietiekams. Ja Roja kaut kas notiek, tad apzvan tos vietējos iedzīvotājus, kas ir komandas sastāvā. Kamēr viņi tiek uz šejienes šurbu un tā tālāk paiet ilgs laiks, tā, ja būtu profesionāli ugunsdzēsēji, tas būtu viens moments, un viņi jau būtu daudz ātrāk būt pie nelaimes gadījuma. Piejūrnieki ir pārliecināti, ka posteņi būtu jābūt gan Rojā, gan arī Stendē, taču noraida jebkādas šaubas par neatbilstošām telpām vai potenciālo darbinieku neērtībām. Uzlabojumi attiecībā uz telpām, uz tādām saimnieciskām lietām arī nekāda nav nepieciešama. Kā noskaidrojām Āboliņa kunga vizītē, tad izrādās, ka tas slieksnīts ir 15 centimetru augstāks, nekā, lai varētu tā bez jebkādām problēmām iebraukt iekšā šīs glābēju mašīnas. Valstiskā līmenī runas par depo vajadzību Rojā aizsākās jau pirms 5 gadiem, taču, diemžēl, nekas šo gadu laikā nav mainījies. Arī tagad rojnieki ir sašutuši, ka iespējamais ugunsdzēsības postenis kalpo par sava veida strīdu sābolu starp dažādiem politiskajiem spēkiem. Es tagad ceru, ka nostrādās veselais saprāts, ka tomēr nenodarbosies cilvēki ar populistiskiem paziņojumiem un nepieņem šos populistiskos lēmumus, ka galvenais ir saglabāt un mums viņu vajag. Talsu novada pašvaldības vadītājs atzīst, ka pašlaik vēl nekāds risinājums, lai iegūtu papildus finansējumu Stendes postenim, nav rasts. Tikmēr ministri ar atbildi abiem kaimiņu novadiem vēl nesteidzas. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.